Sveiks, mans mīļais skatītāji! Tu taču būsi ar mani vienisprātis, ka mājā, kur smaržo pēc ēdiena, dzīvo mīlestība. Un šodien es esmu atnākusi tieši uz tādu māju, uz Lapsas māju, kur virtuvē rosīsies pat lapsiņa vai liene. Sveika, Lienīte! Sveiki! Saka, lūdzu, vai jums ģimenē ir kādas tradīcijas saistītas ar lieldienām? Laikam jau galvenā tradīcija, kā jau visās mājās, ir krāsot olas. Tas ir, bet ar katru gadu tās olas mums paliek arvien mazāk, jo tie bērni ir arvien lielāki. Un tas kļūst jau ne tik populāri vairs, bet jā, vienmēr ir kāds garšīgi ēdieni. Man lieldienas saistās noteikti ar biezpienu, un pasha ir tas deserts vai saldais, kas man saistās ar lieldienām. Es gan viņu esmu uztaisījusi nedaudz advancētu, teiksim tā, ar daudz vairāk sastāvdaļām. Un šoreiz taisīsim pasku, kurā nav nekādi cepumi, nekāds biskvīts, nekas tam līdzīgs. Vienkārši sakults biezpiens kopā ar vaniļas cukuru un saldo krējumu. Un pievienosim klāt žāvētus augļus un augstu kaltētas avenes un riekstus. Citronu mīziņi noteikti ir neatņemama sastāvdaļa pie biezpiena. Un to visu sakulsim kopā tādā kremīgā konsistencē, liksim trauciņos un pēc tam pa virsmu izkausēsim šokolādi ar saldo krējumu. Nu tad ķeramies pie darba. Es drīkstēšu arī tev asistēt? Jā, tu drīkstēsi. Tu, piemēram, tev var likt pie šokolādes kausēšanas. Mēs ņemam biezpienu. Šeit var uzreiz jau pierīvēt klāt citronu miziņu. Un arī man ir paņēmusies laima miziņa. Tagad pie biezpiena pieliekam nedaudz vaniļas cukuru. Un es teiktu, laikam, kaut kādu ēdamkaroti, tādu pilnu ēdamkaroti. Un pieliesim saldo krējumu un to visu sablendēsim. Tagad tu varētu sagriezt bišķiņ plūmes. Tādos smalkos gabaliņos var griezt. Un es sasmalcināšu tās mandelītes. Kamēr mēs sajauksim biezpienu ar riekstiem un plūmēm, es jau uzkarsēšu saldo krējumu. Šo gan vajag pieskatīt tā, lai viņš nesāk vārīties un iet pāri tam katliņam. Viņu principā mums vajadzētu nedaudz uzsildīt, lai viņš būtu temperatūrā aptuveni kādi 60–70 grādi. Nu, nav tik būtiski, bet lai viņš tāds gandrīz jau taisās uz to vārīšanos, bet ka nevārās. Un tad mēs viņu pieliesim šokolādē, un tad tu varēsi samaisīt. Priekā par sauli, pavasari un priecīgas lieldienas. Lienītē tas iznāca zibenīgi. Mums droši vien mazliet būs jāpacenšās. Bet paskatieties, kas pa skaistumu. Un es ticu, ka tas garšo debišķīgi. Un smaržo arī. Jā. Paldies, Lienīte! Matu izkrišana ir normāls matu dzīves cikla posms, bet dažkārt tie izkrīt par daudz, tie kļūst nespodri, matu ķēmē parādās arvien vairāk matu. Kā tikt ar to galā? Šodien uz sarunu esmu aicinājusi 3 brīnišķīgas dāmas. Matiem nepatīk, ka mēs viņus ļoti aiztiekam, tātad cepures, un dažādi sintētiski materiāli. Matiem labāk patīk būt brīvā vaļā, viņiem nepatīk matu gumijas. Visas sievietes, kuras ir nesājušas garus matus, atzīst, ka tas dod lielu spēku un sievišķību. Mati, protams, ir veselības spogulis, protams, bet mūsdienās, kad cilvēks par savu veselību rūpējās, ka viņš cenšas visu darīt it kā uzturs pareizs,
sportojam, cenšamies būt labā gara stāvoklī, bet varbūt situācija, ka tomēr matus nav kvalitatīvs, ja, un tad iestājās nesapratni, kāpēc tā, jo ir daži faktori, kas ir neatkarīgi no tā, ko mēs darām, bet viņi vienkārši iestājās. Ja, šeit es vairāk domāju par pēdējiem 2 gadiem, kad matu ārstiem darbs ir 2-kāršojies, varbūt 3-kāršojies. Tas pats nelaimīgais Covid, ja, kas mūs ir skāris, ja šīs vīrusu saslimšanas, viņas ļoti ir ietekmējušas matu veselību. Tomēr ir jābūt kaut kādām tādām pamatlietām, kas mūsu dzīvesveidā būtu jāievēro, lai tiešām mēs paši būtu veseli un lai mums būtu tik krāšņa matu rota kā tev. Man jāpasaka paldies vecstāvam, jā, viņi ir man no vecstāva Herberta, droši vien ģenētiski tikuši, jā, un arī manai māsiņai. Bet, protams, kad jebkuras rūpes par matiem, par matu matriciņu, kur atrodas 2-3 mm zemādā par matu folikulu, dos ļoti labs rezultāts. Un kas tad ietekmē šo te matu augšanu varbūt negatīvi? Lai gan tas tāds mistisks faktors stress, ja, kā viņš ietekmē? Viņš reāli ietekmē, jo stress spazmē asinsvadu sīkos, ja, kapilārus spazmē, un tādā veidā arī samazinās apasiņošana, barošanās šiem te matu folikuliņiem, aktīvajām matricām, un stress ietekmē tieši šādi. Ja. Tāpat arī uzturs pareizs. Ja. Viss uzturvielas mums ir vajadzīgs, lai matu folikuls sevi varētu pierādīt dzīvē, ja, lai šī te matu ražošanas fabrika kvalitatīvi darbotos. Ļoti jāatcerās, ka mati ir dzīvi, un mati īstenībā mums aug 3 līdz 6 gadus. Ja? Tātad visā šajā laikā matam no kaut kurienes ir jāsaņem šīs te barības vielas, ja? Un viņam ir jādabūna kaut kur spēks un enerģija augt. Ja? Tātad mata sakne ir dzīva, un asinsvadi sīkie kapilāri pienes šīs te barības vielas. Un kur tad viņas dabūt? No mūsu organisma. Katrs mikroelements, ja? Tie tradicionālie, ko mēs parasti piesaucam, cinks, silīcijas, selēns, dzels ļoti svarīgs, ja? Visa B grupa, AE vitamīns, ja? B7 vitamīns, biotīns, ja? Kas arī keratīna ražošanā piedalās. Katrai tai mazajai niansītei ir svarīga nozīme. Ja kaut kas mūsu organismā iztrūkst, ja mēs kaut ko neesam saņēmuši, tad tas var atstāt iespaidu. Vai pārtikas produktiem mēs varam uzņemt pietiekami daudz minerālu vielas un vitamīnus, lai nodrošinātu saviem matiem, kā tu teici, labas fabrīciņas darbību? Nepavelti ir tāda liela nozare, kura ļoti lielu piedāvājumu sniedz uzturbagātinātāji. Ja? Nepavelti viņa ir reāli klātesoša, ja? Un visā pasaulē ento gadu 10 garumā, ja? Jau tie tiek izmantoti. Ja? Tā kā droši vien tas jautājums tiek atbildēts pats no sevis. Aptieku plaktos ir pieejama Pantogara produktu līnija, matu kopšanas līdzekļi un Pantogara vegāni, kurš nodrošina matu saknes ar dažādām uzturvielām, kas ir svarīgas jaunu matu šūnu veidošanai. Ja mēs runājam par matu veselību, tad ļoti nozīmīga ir B grupas vitamīni. Un Pantogara sastāvā ir auga ekstrakts, tātad organisms ļoti labi šos te B grupas vitamīnus, kas ir no rauga, ļoti labi uzsūc. Ja? Tas ir tā kā dabisks B vitamīna avots. Tālāk jau, protams, ir pievienot rīsu proteīni, un proteīns tās ir olbaltumvielas, un tā ir arī galvenā matu sastāvdaļa. Ja? Un, protams, kad ir pielikts klāt arī vitamīni, biotīns, ir pielikts klāt dzels. Īstenībā par dzelzi arī kādreiz mēs aizmirstam, ka dzels ir ļoti svarīgs tieši matu veselībā, lai mata nekrist ārā. Un sievietēm jau ir raksturīgi, ka dzels visu laiku mums pietrūks, jo mūsu organisms tā funkcionē. Un tāpēc par dzelzi arī jāpiedomā. L-cistīns ir tāda arī aminoskābe, kur tieši veicina matu struktūru, kur ļoti daudz ir matos. Tāpēc arī ļoti labi, ka vitamīnu sastāvā ir iekšā jau. Tad, kad man piedzima pirmais bērniņš, tas bija jau 5 gadus atpakaļ, saskāros ar problēmu, kad tie mati sāka pastiprināt izkrist. Tas ir principā visām jaunajām māmiņām ar to nākas sastupties.
Un toreiz es tā kā īsti nezināju, ko iesākt, vienkārši ļauju šim procesam notikt. Tad šobrīd, kad man piedzima otrs bērniņš, tad es jau biju tam gatava un sapratu, ka organismam ir nepieciešama papildus enerģija, papildus līdzekļi, kopjošā kosmētika un arī vitamīni, kas šiem matiem palīdzēs atkopties. Es pateiktu tā, mati ilgāk ir savā aktīvajā augšanas fāzē, mazāk izkrīt un arī tas viņu kopējais izskats daudz uzlabojās. Īstenībā matu izkrišanas problēma mums tā liekas, ka vairāk uztrauc sievietes, bet īstenībā jau tā nav. Vairāk viņi uztrauc vīriešus, tieši matu izkrišanas problēma. Un tad ir tā, ka, protams, mēs vairāk skatāmies kosmētikas virzienā, kādas sērumi, šampūni, bet īstenībā visefektīvāk ir iekšķīgi lietojamie vitamīni, jo tādā veidā mēs atbalstam tos matus, kuri šobrīd ir augšanas fāzē, viņi paliek stiprāki, spēcīgāki, un mazāk krīt ārā. Tā kā, es teiktu, gan sievietēm, gan vīriešiem, kuriem šis jautājums uztrauc, kurus uztrauc tas, ka viņiem izkrīt mati. Šobrīd, var redzēt, ka arī mati aktīvi aug un ataug, un arī visā garumā, teiksim, viņi manās acīs ir veselīgi, un es domāju, ka arī ejot pie friziera, viņi atzīst, ka viss ir ok un viss ir forši. Pantogar vegāna formula nesatur laktozi un glutēnu. Ir pierādīts, ka vegāna diēta var izraisīt tādu barības vielu deficītu kā dzelzs, biotīns un cinks. Pantogāra vegāna papildina organismu ar dzelzi, biotīnu un cinku, kas ir svarīgi laba matu stāvokļa nodrošināšanai. Tā ir unikāla situācija, un aizvien vairāk mēs redzam kompānijas, kuras ražo produktu līnijas, kur ir gan vitamīni, gan arī dažādi kosmētikas, gan ādai. Pantogāra gadījumā tie ir šampūni un tonika tieši matu veselībai. Kāpēc ir labi tāds komplekss risinājums? Jo kompānija veic pētījumus, viņi strādā, viņi redz, kādam tad būtu jābūt šampūnam, kurš vismazāk kairina, piemēram, vai ietekmē galvas ādu. Kādā veidā, piemēram, šīs aktīvās vielas tajos produktos ielikt, lai viņas vislabāk, piemēram, iedarbotos tieši uz to problēmu, kas mums ir aktuāli. Pantogāra koncentrējās uz matu izkrišanu. Tātad viņu pētījumi, viņu produktu sastāvs ir tieši domāts šīs problēmas risināšanai. Un tāpēc ļoti labi ir lietot visu produktu līniju. Vitamīnus iekšķīgi, šampūnu un toniku, tad ārīgi, lai koptu matus un lai viņi mazāk kristu ārā. Daktari, noslēgumā tādu apkopojumu. Kas ir tas, kas ir vissvarīgākais mūsu veselībā, mūsu matu veselībā? Svarīgi ir labi justies, un tas viss atrisina, un lai labi justos arī tā matriciņa, kas tur sēž zemādā un ražo mums matu. Galvenais ir neaizmirst par sevi, un par savu veselību, un par savu matu veselību. Un atcerēties, ka visu var darīt, visu var uzlabot, un vienkārši ir jāstrādā. Un tagad, mans mīļais skatītāji, mēs dodamies reklāmas pauzē. Varbūt arī tu reklāmas pauzes laikā esi uzgatavojis sev kaut ko garšīgu. Tad bon appetit! Turpinām skatīties. Būs jāstāsta taisni iekšā aparātā. Jūsu uzdevums pagaidām ir skatīties tikai taisnus priekš, tur tāds punktiņš ir iekšā, un uz to punktiņu arī skatāmies. Glaukoma ir bieži sastopama acu slimība. Ja glaukoma netiek saulaicīgi diagnosticēta un ārstēta, tā var izraisīt aklumu. Šodien kopā uzzināsim, kā tiek veikta glaukomas diagnostika un ārstēšana Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas nodaļā. Es uz sarunu esmu aicinājusi profesori Laganovsku. Labdien, profesori! Labdien! Sakiet, profesori, kāda ir situācija Latvijā? Cik cilvēki pagājušajā gadā, tā provizoriski, protams, ir zaudējuši redzi glaukomas dēļ? Ir jāsaka tā, ka Latvijā situācija ir diezgan bēdīga,
jo joprojām mums katru gadu apmēram 210 cilvēki iegūst invaliditāti. Tas ir vai nu pirmo grupu, kad pacienti ir pilnīgi akli, vai arī otro grupu, kad pacienti tā kā kaut ko drusku redz, bet tomēr viņu dzīves kvalitāte ir ļoti ierobežota. Man kādreiz bija ļoti laba redze. Pie ārstiem negriezos. Un tad, kad redze pasliktinājās, aizgāju uz filmu un optiku. Tur vispirms pārbauda acu spiedienu. Un daktars teica tā: nemeklējiet brilles, jums spiediens ir pār pa 50, steidzami uz slimnīcu. Paldies viņam par tiem vārdiem. Mūsdienās diagnoze glaukoma, manā skatījumā, tas nav kaut kāds tā kā nāves spriedums vai kaut kāds liktenis, kas ir, teiksim, viss viņš tik lintī iecirs un tas viss mums redzēt pazudus. Tā gluži nav, jo mūsdienās ar šo diagnozi laicīgi viņu konstatējot, mēs varam sadzīvot un mēs varam ļoti labi šo glaukomu arī kontrolēt ar pilieniem, regulāri novērojoties un nepieciešamības gadījumā veicot arī glaukomas operācijas. Bet tas nenozīmē, ka mums ir garantēts aklums. Jo cilvēks dzīvo ilgāk, tad jo viņš ir vecāks, jo iespēja saslimt ar glaukomu ir lielāka. Bet tā mēs arī sakam, ka pēc 40 gadu vecuma ikvienam vajadzētu tomēr mērīt šo acu spiedienu. Un ne tikai acu spiedienu, tad arī veikt tādu padziļinātu acu ārstu apskati, noteikti redzes lauku, pārbaudīt redzi, apskatīt pacientu spraugas lampā, tāpat tās arī veikt dažādus, teiksim, OCT izmeklējumus. Tagad mēs te liksim zodiņu, pierīti piespiedīsiet klāt un skatīsieties man iekšā aparātiņā, jau uz gaismiņu. Jāsaka tā, ka aptuveni 60% gadījumu pacientu, kuriem ir arī glaukoma, mēs varam diagnosticēt sausās acis sindromu. Un sausās acis sindroms, teiksim, tā ir principā viena no biežākajām tādām patoloģijām, kādēļ pacienti vispār vēršas pie acu ārsta. Tās pamata sūdzības ir gan graušanas sajūta, diskomforts, svešķermeņa sajūta, varbūt asarošana, niezēšana, dedzināšana. Ļoti tāds plaša spektra, daudz dažādi simptomi var būt. Un glaukomas pacientiem arī jāsaprot, ka tā ir kroniska slimība, un pacientam principā visu mūžu jāpilina antiglaukomatozie pilieni. Un nereti ir arī tā, ka šie pilieni satur konservantus, un kā arī tas ir zināms, konservanti ir viens no riska faktoriem sausās acis sindromam. Jā, un tādēļ arī glaukomas pacienti ir teiksim, tādā riska grupā. Jā. Lūk, bet ja mēs runājam par konkrēto diagnostisku sistēmu, tad šo mēs saucam par LACRI-DIAG sistēmu. Tā mums ir tāda, teiksim, tā nosacīta jauns izmeklēšanas veids, ko mēs veicam pacientiem. Šeit šī sistēma iekļauj tādus 4 pamata diagnostikas izmeklēšanas metodas. Tas, ko mēs tikko veicām, bija tas saucamais asaru plēvītes stabilitātes tests. Tad, kad mēs veicam šo izmeklējumu, pats dators, pati programma mums detektē šo asaru plēvītes pārplīšanas mirkli. Un attiecīgi pastāv uzskats, ka norma ir virs tām 10 sekundēm, principā virs 15 sekundēm. Ja tas ir zem 10, tad jau mēs tomēr varam runāt par to, ka acis virsma ir sausa un pacientam potenciāli varētu būt sausās acis sindroms. Ja glaukoma ir atklāta, pacients ir griezies pie ārsta, ir viņu atklāta, kādi ir tie ceļi, lai ārstētu? Vismaz apārstētu, jo glaukoma jau nav ārstējama, kā jūs teicāt. Principā ir tā, ka lielākā daļa pacientu tiek ārstēti ar acu pilieniem. Un ir regulāri jāpilina acu pilieni, un šie pilieni samazina acu spiedienu, un tādā veidā tā glaukoma tiek apturēta. Un pētījumi parāda, ka jo zemāks acu spiediens, jo šī atrofija progresē lēnāk. Un te gan ir jāsaka tas, ka ir daļa slimnieku, kuriem vispār nekad acu spiediens nepaaugstinās, jo, teiksim, tā, ka glaukoma atklāja pirms 200 gadiem, tad domāju, ka glaukoma ir
tikai augsts acu spiediens. Bet, diemžēl, tagad ir konstatēts jau tas, ka puse slimnieku zaudē redzi lēnā garā, un viņiem spiediens nekad nav paaugstinājies. Un šeit man ir jāpiemina vēl, varbūt tomēr jāsaka tas, ka tas paradoxālais ir tas, ka tie slimnieki, kuriem glaukomu konstatē un viņiem ir zems acu spiediens, šie slimnieki ir ļoti grūti ārstējami. Ja? Jo šiem slimniekiem pat samazinot vēl acu spiedienu, tomēr šī atrofija notiek biežāk un, teiksim, tā atrofija turpinās, ja? Nekā tiem pacientiem, kuriem mēs konstatējam glaukomu un ir ļoti augsts acu spiediens, un mēs šo acu spiedienu samazinām. Un šiem slimniekiem ir tā kā cerīgāk saglabāt šo redzi ilgstoši visu dzīves garumā. Tas ir tāds pacientiem dažkārt pat neizprotams. Viņi saka, bet man taču nemaz nav bijis nekad tas augstais acu spiediens. Ja? Glaukoma tiešām ir ļoti grūti, ja principā neizārstējama slimība. Pamatā mēs pacientus ārstējam ar acu pilieniem. Tas ir pacienta acī visdraudzīgākais veids. Protams, pie ilgstošas lietošanas, pie liela piliena skaita, pacientiem zūd motivācija to darīt, vai nu aizmirstās, vai liekas, ka jebkur cita apstākļi traucē to izdarīt. Kā mēs motivējam, ir dažādi veidi. Pirmkārt, glaukoma ir asimetriska. Viena asiņa pašā ir pirmā zaudēja to redzi, un līdz ar to pacients saprot, viena acis jau ir zaudējusi redzi, līdz ar to man ir jāsaņemās, lai nezaudētu redzi arī otrā acī. Ir arī dažādas ļoti jauki vizualizācijas par to, kāds varētu būt pacienta redzes lauks, ja viņš neārstēsies, un pacients saprot, ka viņš palikt ar tikai tādu mazu punktiņu pašā centrā vai pilnīgu aklumu tomēr nevēlās. Tas ir viens. Ja mēs runājam par glaukomas operācijām, tas ir labs veids, kā pacientiem, kam šī piliena terapija nav efektīva, vai arī pacienti, kas nespēja atcēties vai kas fiziski nespēja šos pilienus sapilināt, tas ir veids, kā mēs varam mazināt acu iekšējo spiedienu, un līdz ar to cerībā, ka pacientam vairs nebūs šie pilieni jālieto, un viņš arī varēs tikt no viņiem vaļā, bet mēs būsim panākuši šo glaukomas ārstēšanas efektu. Medicīna visu laiku attīstās. Noteikti ir arī kādi jaunumi jūsu lauciņā. Pie glaukomas operācijas mēs parasti izveidojam tādu kā caurumiņu, tādu rezervāru, pa kurien tas liekais šķidrums attek šajā rezervārā. Un pirmkārt, pacientiem izveidojot šo rezervāru tiek izveidots diezgan liels grieziens, un no otras puses šis rezervārs mīl aizaugt. Tās ir divas tādas lietas, kas mums nepārāk patīk. Jā. Un tagad ir izveidoti tādi implanti, tad tās tādas speciālas trubiņas, jeb tādi stentiņi, kurus mēs ievietojam caur mazu griezieniņu acī, un arī šiem stentiem, nav tāda tendence aizaugt. Tā kā glaukomas ķirurģija attīstās. Pārdzīvojums un šoks, protams, ir liels, ka uzzina diagnozi. Jo tu jau nezini, kas tev arī sagaida, bet atveseļošanās laikā un vispār ir ļoti svarīgi. Man arī tuvinieki palīdzēja, jo tev ir jāpieņem tā slimība, un tā ir slikta slimība pavisam. Jo pašam ir jātiek ar sevi kārtībā. Es jums novēlu novērtēt patiesās vērtības un pavadīt laiku kopā ar saviem mīļajiem.